Labvakar, labvakar, labvakar. Visi, kas ir atvēruši un vēlas atrast atbildi uz jautājumu, kā atbalstīt jaunieti karjeras izvēlē. Man prieks par vecākiem, kas vēlas atbalstīt jaunieti. Un šovakar es par to arī mazliet vairāk pastāstīšu jums. Kas es esmu? Es esmu karjeras coach, karjeras konsultants. Mans vārds ir Ilze Ušacka Priekule. Strādāju kā coach jau kopš 15. gada. Vadu gan karjeras konsultācijas, gan coaching sesijas. Un mani klienti ir ne tikai jaunieši, mani klienti ir arī pieaugušie, kuri ir jau dabūjuši diplomu, viņi ir pastrādājuši un sapratuši, ka, šitā vieta nav manējā, es gribu kaut ko mainīt. Un jau viņi pieiet šai pārmaiņai dzīvē daudz apzinātāk. Es vadu arī karjeras nometnes jauniešiem Lietas soli nākotnē, kurā tādā nedēļas ietverā es palīdzu viņiem pašiem iemācīties, domāt, izvēlēties, likt mērķus, analizēt sevi, saprast sevi. Un, es dzirdu skaļš troksnis, man ir šeit aiz loga līst lietus, un viņš tik skaļi pakšķi. Es ceru, ka tas jums skaņu netraucē. Tad es vedu nometnes jauniešiem. Es strādāju gan ar pieaugušiem, gan ar pašiem jauniešiem. Un es teikšu, ka gan 30 gados, gan 12. gan 9. klasē tie jautājumi ir diezgan līdzīgi. Kura profesija man der, kur es būšu veiksmīgs, kur es varēšu labi nopelnīt. Un lai tiešām es tur ilgi varētu strādāt, nevis 1 gadu vai 2, vai ne? Tēmas arī ir, kas ir mans potenciāls, kas ir mans talants, kāda ir man piemērota karjeras virziens, tādas arī gan CV rakstīšanas, gan tāda rīcības plāna izveidošanas un skolas atrašana. Bet mani lielākie skolotāji man pašai ir bijuši mani 4 bērni, kuri šobrīd jau ir 2 aizgājuši tādā savā dzīvē, bet 2 vēl ir pie manis un vēl domā par savu nākotnes karjeru. Es ceru tiešām, ka tas lietas nav ļoti skaļš un ka jūs mani dzirdat labāk. Kāda tad ir šī brīža situācija vispār, kas ietekmē gan karjeras izvēlu un kā tas vispār notiekās? Un es tiešām arī praksē pārliecinos, ka ļoti daudz cilvēki aiziet, es pati esmu savā pieredzē izvēlēsies savu nākotnes profesiju, balstoties tiešām uz to, ka man padodas matemātika, un es aizgāju uz Tehnisko universitāti. Bet tā apzināti es savu profesiju izvēlējos 35 gadu vecumā. Un līdz tam es jau biju tiešām izmēģinājusi citas amata vietas un dažādas darba vietas pat. Bet tā apzināti es sāku domāt tiešām ap 35 gadiem. Un Latvijā tiešām ir 20% tikai, kas izvēlās tiešām apzināti to savu universitāti, kur es mācīšos, kur es strādāšu un kas būs man piemērots. 15% tie 30 plus strādā tajā sfērā, kur viņi ir mācījušies, bet padomājiet, tas ir 75% nestrādāt, vai ne? Tas tā kā viņi ir mācījušies, bet nevienmēr tas arī ir tas īstais virziens, vai ne? Un, protams, ka tātad visbiežāk medicīna, jurisprudence vai kaut kādas zinātniskās jomas ir tās, kas ir tādas nopietnās un tur tiešām lielu darbu iegulda un apzināti jau iet tajās profesijās iekšā. Bet ir ārkārtīgi daudz 30 plus, gan arī paši jaunieši, kas ir apjukuši un bieži vien arī izvēlās to nākotnes profesiju, balstoties uz to, ka, pagaidām iestāšos, esmu kaut kur, mācos, kaut kas jau patīk no tā, un tad jau es skatīšos un izdomāšu to kādu mācību laikā, vai ne? Un mazāk nekā 3. daļa absolventu pēc studiju beigšanas reāli vēlētos strādāt izvēlētajā jomā, kas, manuprāt, arī nav nekāds lielais procents. Ideāli būtu, vai ne, kad vismaz 80% aiziet. Jā, tas lietus ir diezgan skaļš man. Ejam tālāk.
kādi tad ir tie izaicinājumi, kad tie jaunieši atnāk. Tā sajūta ir diezgan trauksmaina, jo tie jaunie cilvēki, viņi tiešām saka, ka es zinu, es varētu vienu vai otru vai trešo, tie varianti ir vairāki, un viņi visi liekas pietiekoši atbilstoši, un cilvēki domājot un analizējot, iesprūst savās domās. Tā sajūta, ka pilna galva ar domām, un es nesaprotu, kā no tā vienkārši izkustēties un iet uz īsto virzienu, jo ir uztraukums, vai es tajā varēšu nopelnīt. Un ja es pateikšu nē, varbūt, ka es kļūdos, un īstenībā man tas ir vairāk piemērot tā profesija, kā es zināšu, ka viņi man der. Protams, tas apjukums galvā rada to stresu, krītās pašapziņa, un tas ir loģiski pa līgnīt uz priekšu ir, kad negribās neko darīt, es neredzu jēgu, man vajag izdomāt, un tad es varēšu iet uz priekšu. Un bieži vien ir jaunietim arī bail pateikt nē kādai profesijai vai varbūt kādai vecāku izvēlē, viņi meklē atbalstu, viņi gaida, kad kāds atnāks un pateiks priekšā, pasaki, kur lai es mācos, pasaki, kur lai es strādāju. Un ja vecāks to, viņš nevar iekāpt bērnu ādā, vai ne? Mēs esam katrs pats par sevi unikāli, un tas ir tāds arī atbildības uzņemšanās, un ja vecāks saka, man liekas, ka tu varētu tādā virzienā vai tādā virzienā, tad tam jaunietim atkal pašam trūkst pieredzes un argumentu, lai viņš kaut kādā veidā teiktu nē, noteikti nē, ka bail ir pateikt to nē. Un otrādi ir arī bail pateikt jā. Ja es pateikšu šai profesijai, jā, kas tad būs, vai tad es tiešām tur būšu veiksmīgā, varbūt es kļūdos, jo jauniešiem 9. klasē vispār pirmoreiz mūžā nāk tāds lēmums, kad ir jāpieņem lēmums, ko es dzīvē darīšu vai kādā profesijā strādāšu, un tas rada stresu, jo viņiem nav pieredzes, dzīves pieredzes, un tas tāds pirmais lielais lēmums, tā atbildības sajūta, ka tas lēmums ir tāds ļoti nopietnis, ir ārkārtīgi liela, un tas tiešām to stresu arī rada. Un man reiz bija meitene viena uz konsultāciju, kura tieši tad izgāja lielo testu, un pēc testa rezultātiem viņa skatās, viņa ir tik priecīga, viņa saka, redz, ka apstiprinājās tas, ko es jau domāju, un tagad es varēšu pateikt vecākiem, ka tā kā, jā, man bija taisnība. Un liekas tik vienkārši, vai ne? Bet tam jaunietim viņiem nav tas beks tik spēcīgs, lai viņi varētu tā ļoti pārliecinoši. Viņi paši nav pārliecināti, un ja viņi tā nedroši saka, no es gribētu tur, tad vecāki to nedrošību sajūt, un attiecīgi viņiem arī nāk nedrošība. Un tas viss saplūst kopā, un beigās ir visi tādā vieglā stresā, vai ne? Neapzinātā. Bet no tā var iziet, un ar to visu var sakārtot. Un par to mēs arī šodien runāsim. Un, jā, atslodzēji vecāki tiešām vēl to pašu labākos bērniem, un viņiem ir sava dzīves pieredze, un viņi balstoties uz savu pieredzi var dot kādus ieteikumus, vai ne? Un visādi mēdz būt tie ieteikumi, ja ir citreiz vecāki, kas tiešām ļoti precīzi pasaka, jā, tu vari to vai to virzienu ņemt. Un citreiz, mēdz būt arī tā, ka pingvīnam saka, tu lidosi, vai ne? Ja mēs lidojam, tad tu arī lidosi. Un patiesībā neviens viņam nav pajautājis, vai tu proti peldēt, vai ne? Kas notiek ar to, kā dzīvē visādi. Ko? Ejam tālāk. Tad, kad izvēlās profesiju, tad ļoti bieži tiešām man arī jaunieši saka, ka viņiem ir versijas kāda no profesijām, ko viņi gribētu iet studēt. Un tas pamatojums, kāpēc viņi grib to studēt, bieži vien ir tur var labi nopelnīt. Tā ir tā realitāte, kādas ir iespējas, kāds pieprasījums darba tirgū, to nākotnē vajadzēs šo profesiju, un tāpēc es gribu tur mācīties. Bet ir vēl 2 punkti, tas es gribu un es varu, kas arī ir ļoti svarīgi, un izvēloties profesiju ir jāņem šī trijotne, viss tā trīsvienība jāņem vērā, kas ir tas, ko es patiešām gribu, par ko es sapņoju no bērnības, kas ir tas, ko es tiešām reāli varu, kādas man ir atzīmes, kādos priekšmetos, kādas ir manas iespējas, un realitāte tiešām, vai nākotnē šī profesija būs vajadzīga, un vai es varēšu nopelnīt. Tā kā visi šie 3 ir jāņem vērā, skatoties uz profesiju nākotnē. Tāds viens no mēri instrumentiem profesijas izvēlē. Un par nākamais solis profesijas izvēles process, es gribētu padalīties ar savu pieredzi, jo tad, kad es iestājos universitātē, es tiešām balstījos tikai uz matemātiku un teicu, ka man patīk, iestāšos, varēju pēc punktiem trāpīt realitātē, ja, Tehniskajā universitātē, mehānikas fakultātē,
pie sevis domāju, es mācīšos un es izdomāšu, ko es gribu darīt. Vai kāda profesija man būs piemērota. Un, diemžēl, vai nezinot, es nezināju, kāds ir tas karjeras izvēles process, un es darīju savas ikdienas lietas, kārtoju ieskaites, gāju uz lekcijām, piedalījos sesijā, 1 gadu, 2 gadu pārceļu uz priekšu, un es nezināju, ko nozīmē izvēlēties profesiju. Vai tad, ja es sēžu un no saraksta skatos nosaukumus un domāju, kurš no tiem būs manējais, vai sēžot lekcijā, es izvēlos profesiju. Arī jauniešiem nav īsti skaidrs līdz galam, ko nozīmē izvēlēties profesiju. Nu, tā kā ēdienkartē es izvēlos ēdienu, ne tikai. Un tā ir tāda viena no pamata soļiem 4, kurus es tūlīt arī izstāstīšu. Un tas arī viens no instrumentiem, kuriem var sekot līdzi un skatīties, kurā brīdī vai kurā posmā ir jūsu jaunietis. Un tātad izvēles procesā tie ir 4 lieli soļi. Un bieži vien jaunieši vai pieauguši arī sāk ar 4. soli, un arī es tā darīju savā pieredzē ar 4. soli. Bet tas nav tas gudrākais veids, tas ir viens no, un noteikti to var darīt arī. Tātad karjeras izvēles procesā pirmais solis ir vispār zināt sevi. Kas tad ir tie mani talanti, kas ir tas mans unikālais talants, uz ko es kas ir mans spēks, mans potenciāls patiesais, ar ko es esmu īpaša, kas ir, man kā personībai kaut kas tāds kombinācija vai kaut kas unikāls, zināt savu personību. Jā, šeit var būt psiholoģija, šeit var būt dažādi testi, šeit ir konsultācijas gan ar karjeras konsultantiem, bet zināt sevi. Tad es studēju Tehniskajā universitātē un domāju, ka es 5 gadu laikā izdomāšu, kādu profesiju es gribētu strādāt. Tad veicot kādus personības testus, tajā brīdī es patiesībā izdaru to izvēli. Tas process notiek tajā brīdī. Vai domāju, vai dzirdu no saviem kursabiedriem vai no saviem vecākiem atgriezenisko saiti. Es redzu, ka tevī ir kaut kas īpašs, nezinu, tev ļoti labi padodas tā pati matemātika, vai tu ļoti labi proti klausīties. Kaut kādas lietas, kas man ļauj saprast pašai sevi labāk. Otrais solis, lai vispār izvēlētos, tiešām tā ēdienkarte ir vajadzīga. Tas ir profesijas, kādas viņas vispār eksistē. Un ja vēl papēta, kādas nākotnē būs profesijas, tad jau ir daudz vieglāk skatīties to ceļu. Jo, piemēram, ja mēs plānojam braukt kaut kur uz ceļojumā, uz kādu, nezinu, no Somijas pilsētām, un mums nav karta, vai kartē nav iezīmēti kādi no ceļiem vispār braukšanas, tad es braukšu pa tiem ceļiem, kas tajā kartē ir uzzīmēti, kurus es zinu, kurus varbūt es atceros un es kādreiz jau braukus. Bet ja tur ir tādi ceļi, kuri nav ielikti kartē, tad es pa viņiem reāli nebraukšu. Un tieši tāpat ar profesijām ir. Ja es nezinu, ka viņi vispār eksistē, tad es par viņu pat nevaru domāt un es nevaru viņu kaut kādā veidā izvēlēties. Vēl viena maz nianse, ja 2. solī zināt profesiju, ko nozīmē zināt profesiju? Tas, ka es zinu nosaukumu skolotājs, ārsts vai krimināla izmeklētājs, nenozīmē, ka es zinu šo profesiju. Lai zinātu profesiju, ir vajag zināt, kas ir tie tādi praktiskie darba uzdevumi, kas šajā profesijā tiem speciālistiem ir jādara. Nezinu, skolotājs, darbmācības skolotājs vai maiturības skolotājiem būs kaut kādas citas aktivitātes, sporta skolotājiem būs citas un matemātikas skolotājiem būs vēl citas tās aktivitātes, tā kā katram arī skolotājiem atšķirsies. Un, tās profesijas aptuveni tādā kaut kādā statistikā ir veiktas un mērīts. Es pati to neesmu darījusi, bet es zinu, ka ir kaut kur statistika taisīt, un tādā manā informācija ir, ka viņas ir apmēram 45,000 visi sīkie novirzieni, tādas specialitātes jau nevis vienkārši ārsts, bet jau konkrēts zobārsts, ķirurgs vai pediatrs. Tātad, kad es pētu, interesējos par profesiju, vēroju, kā strādā citi, skatos, ko viņi dienā dara, es arī izvēlos profesiju. Un tad var iet pie nākošā soļa. 3. tā ir piemērotība. Un piemērotība, tas nozīmē viņu pielaikot to profesiju. Tā kā, ja es no saraksta skatos, ka kaut kas tajā skolotājs virzienā man interesē vai IT jomā man interesē,
tad sākt viņus pamēģināt. Varbūt ar kādu paziņu var tikt ēnu dienā, pastāvēt blakus tam speciālistam un pavērot, ko viņš dara. Varbūt var vienkārši pie radinieka nokļūt un pavērot. Varbūt var intervijas prasīt. Varbūt var arī YouTube atrast. Reāli redzēt, ko cilvēki dara tajā darba dienā, kas notiek. Un tad, kad tu zini jau pielaikojas esi un zini, ka tev tas derētu, un tās varbūt pat kādas 5 profesijas, tad 4. un noslēdzošais solis, tas ir jau skolas izvēle vai darba vietas izvēle. Tas ir tas, un mēs bieži vien esam 9. klasē jaunietis un meklējam, kurā skolā viņš varētu iet. Un tas ir šis 4. solis. Taču, ja nav izdarīts mājasdarbs šie pirmie 3, tad, principā, kādā brīdī viņš var brukt un nebūs skaidrs, kad es izmācos. Arī mana pieredze ir tāda, ka es 5 gadus izmācījos Tehniskajā universitātē, ieguvu inženieru diplomu un saņemot viņu, sapratu, ka šajā profesijā es noteikti nestrādāšu. Un pēc tam turpināju meklēt, un šobrīd es esmu savā vietā, bet man tas prasīja, es samaksāju ar 20 saviem dzīves gadiem, profesionālo jomu un laiku un enerģiju. Tā kā, jā, un šodien, ko mēs šodien darīsim? Mēs šodien runāsim tieši par šo te 1., 2. un 3. soli. Kā jūs varat kā vecāki palīdzēt no malas esot jaunietim tiešām šajā izvēles procesā. Jau no šejienes var redzēt, ka pirmais var piedāvāt paņemt līdzi uz savu darba vietu, var piedāvāt braukt radiniekiem līdzi ēnu dienās, meklēt iespējas, kur viņš varētu, ja viņš kaut reizi ir ieminējies un nosaucis kādu no profesijām, varbūt es varētu, tad principā tā ir profesija, kur viņu vajadzētu aizvest un iedot viņam pielaikot un pamēģināt, lai viņš pats sajūtu sevi, kas viņam tajā patīk, kas viņam nepatīk. Un jo ātrāk šī skaidrība, jo viņam būs vai lielākas iespējas, jo būs vieglāk pašam pieņemt lēmumu. Jo gala lēmums jebkurā gadījumā ir jāpieņem pašam jaunietim, jo viņš pats strādās tajā profesijā. Un tad, ja profesija nebūs viņam piemērota, viņš to sajutīs pēc 3, 4 gadiem. Tad var sakarāties tas nogurums vai tas, kas nepatīk. Tā, lūk, ejam tālāk. Un, jā, tad, kad par to, ko es varu, vai par to, kas man gribas darīt, ir, protams, medaļai 2 puses. Kad viens ir, es zinu savus talantus, es zinu, kas man padodās, un man ļoti viegli tas sanāk, un man patīk tas, ko es daru. Tad ir otra puse, ir šī te atzīmi puse, ka skolā, ja tu nenokārto eksāmenus, ja tev nav kāds izglītības dokuments, tad bieži vien tu nevar iet šo savu karjeras ceļu. Karjerā var nokļūt pat dažādiem ceļiem, protams, bet ir nozīme abām medaļas pusēm. Ja? Ir kaut kādas tīri praktiskas zināšanas un ir arī tādas dabiskās dieva dotās talanti vai tādas dāvanas. Un šodien mēs runāsim tieši par šiem te abām medaļas pusēm pat. Lūk. Un tātad tas, par ko es gribu jums pastāstīt un padalīties, tas ir tāds personības instruments vai personības tāds talantu noteikšanas instruments, kurš nosaka cilvēka daudzveidīgās dabas vai tad dieva dotās dāvanas, kas viņam dabiski padodās un ko viņš ļoti labprāt dara, pat ja viņam nemaksā. Un tāds gudrības veidi, kā cilvēks var izrādīt vai izpaužās viņa gudrība. Un šos te dabas un intelektus es gribētu aicināt, kad paņemiet papīra lapu un klausoties, kā es viņus raksturošu, padomājiet paši par sevi. Pierakstiet uz lapiņas. Tā kā savā ziņā pamēriet to savu talantu, tādā skalā no 1 līdz 10. Tad 10 tas nozīmē, ka mums ļoti patīk to darīt, ko es aprakstīšu, vai tas man sagādā ritīgi prieku, vai tas ļoti viegli sanāk, un man ir ritīgi prieks, un man arī draugi vai cilvēki atgriež un saka, jā, tas tev ļoti labi sanāk. Tātad prieks un cik bieži man to gribas darīt. Tad 10 tas nozīmē, ka es varētu katru dienu ļoti patīk, daudzi saka komplimentus. 1, 2 tas ir tā, kad ar grūtībām es to
varu izdarīt, bet prieks man nav nekāds. Ja? Un tad tā skala ir pa vidu vēl vairāk cipari. Tagad, klausoties šo te ierakstu, es aicinu domājiet tikai par sevi. Pavisam egoistiski domājiet par sevi un sajūtiet sevi, atcerieties savu pagātni, kas jums patika un kādas ir jūsu sajūtas. Tādā veidā jūs iepazīstot sevi, pēc tam skatīsieties uz savu jaunieti jau caur citu prizmu un varēsiet pamanīt arī viņos gan dabas, gan intelektus, kas ir tas, kas viņiem padodās un sanāk. Nu, lūk, ejam tālāk. Tātad pirmais, kas šo te talantu mērinstrumentu izgudroja, bija Hovards Gārtners 84. gadā. Viņš skaļi paziņoja, ka svarīgi nav tas, cik gudrs tu esi, bet gan kāds gudrības veids tev piemīt. Tu vari būt spēcīgs un zinošs mūzikā, un tev varbūt matemātika nesanāk tik spēcīgi. Bet jebkurā gadījumā cilvēks ir gudrs. Viņiem ir dažādi gudrības veidi. Atzīšos, kopš es strādāju ar šo testu vai ar šiem intelektiem un dabām, man vairs nav sliktu vai nepareizu cilvēku, jo es vienkārši ieraugu gudrības veidu, kas viņā piemīt un ar kā viņš to izpauž. Un šos te gudrības veidus mēs varam redzēt un novērot tādā ikdienas pat situācijās. Un tālāk šo te testu vai intelektus papildināja ar dabām Stevens Rudolfs, amerikāņu pedagogs, psihologs. 8. gadā viņš apkopoja un papildināja ar dabām 9 dabas, un viņa tas tāds vēstījums, ka harmoniskam cilvēkam viss, ko viņš dara, ir viegli un sagādā prieku. Jo noteikti arī jūs esat piedzīvojuši, ka kāds speciālists tiešām ar lielu vieglumu, ar lielu prieku, ar labu tādu sajūtu, ļoti profesionāli un ātri izdara sarežģītas lietas. Jā, un šodien mēs arī runāsim par intelektiem un dabām. Šeit viņi ir visi kopumā. Jūs redzat 2 tādas ailītes. Viens ir 10 intelekti, tie 10 veidi, kādos cilvēki ir gudri, un 9 dabas. Tās ir tādas mūsu automātiskās reakcijas, kā mēs uzvedamies, kas mums viegli padodas un ko mēs patiesībā darām dienā. Un šīs te intelekti un dabas jauniešos veidojās un parādās pakāpeniski līdz 16, 18 gadu vecumam. Pēc 18 viņi jau principā ir tā kā izpaudušies, nostabilizējušies un personība, kāda viņi ir, tāda viņi ir, viņa vairs būtiski nemainās. Ka ja viņš ir skolā ļoti atvērts, ļoti spēcīgu balsi, ļoti komunikabls, tad viņš tāds būs arī pensijā līdz mūžbeigām. Ja? Vai kādam ļoti labi padodas zīmēšana, gleznošana. Arī tas viņam piemīt un būs līdz pat pensijai. Tātad šie te kritēriji ir izveidojās un viņi būs līdz visu dzīvi. Nav tā, ka pēkšņi vairs nemāk neko sarēķināt vai pēkšņi es nemāk neko zīmēt. Un, es pastāstīšu mazliet sīkāk par viņiem, un jūs varēsiet pielēkot sev. Vēl kas ir, kad bērni ir mazi, tad līdz 1., 2. klasītē, viņi ir ļoti atvērti un patiesi. Es saku, ka viņus var lasīt kā grāmatu, un jūs kā vecāki varat atcerēties, kā viņi bērnībā uzvedās, kas bija viņos tas īpašais. To atceroties, pastāstot, pēc tam, kad pabeigsim lekciju, jūs zināsiet arī, kāda viņiem ir nosaukuma šīm te uzvedībām. Un jūs varat pamazām jau patstāvīgi izveidot tādu bērna, tādu potenciālu karti, ar kuru viņš tad var meklēt jau sev piemērotu profesiju vai tādu mācību virzienu. Un tad iesim pamazām cauri katram. Ceru, ka jums pildspalvas ir, rakstāmie ir. Un tad es īsumā sākšu stāstīt par katru no tiem. Ķermeņa fiziskais intelekts ir spēja kontrolēt savu ķermeni, kopējo ķermeni, labi koordinēt kustības, izprast arī cita cilvēka ķermeņa impulsus. Tie jaunieši vai cilvēki, kuriem šis intelekts ir spēcīgi izteikts, viņiem ļoti patīk sportot, viņiem ir ļoti labi rezultāti sportos, pat neieliekot ļoti lielas pūles. Viņi spēja veikt sarežģītas deju kustības un arī saziņā bieži vien izmanto
ķermeņa valodu. Ir cilvēki, kuri runājot, kustina rokas un plātās, vai ne? Viņiem patīk kāpt kokos un viegli kāpt pa trepēm. Es citreiz stāstu, ka tie ir jaunieši, kur pa 2 pakāpieniem skrien uz augšu. Un viens jaunietis konsultācijā man saka, nu ko jūs, pa 3 kārtīgi, ātrāk, lai var tikt uz priekšu. Jā, tiešām kustīgs un vajag kaut kur kāpties un ķermeņa tāda lokanība, jo liels kaut kāds cilvēka pūls, viņi var izlavierēties tik nemanām cauri un pat nepieskarties, ja? Tātad ļoti laba ķermeņa koordinācija. Ja viņš ir 10, tad ļoti patīk kustēties, patīk, ir tāds lokanība un veiklība. Ja viņš nepatīk, tad jā, es varu, bet nezinu, kāpjot pa trepiem, man bieži aizķerās kāja, nu, un nav tas prieks tik liels. Pamēriet sevi no 1 līdz 10, kā jums ir pašiem. No 1 līdz 10 ķermeņa fiziskais intelekts. Izlēnām iešu tālāk. Nākamais ir ķermeņa smalkais intelekts. Tie ir pirkstu veiklība. Cik veikli pirksti? To bērnībā ļoti labi var novērot tiešām maziem bērniem, kuri ķimerējās, spēj zīmēt, likt kaut kādus mazos Lego. Meitenēm pērlītes izaug lielāki, tie ir darba instrumenti, tie ir ķēdītes, austiņus, atpiņķerēt vadiņus. Tātad, ja šis ķermeņa intelekts ir ļoti spēcīgs, tad ir tāda spēja koordinēt roku acis un veikt smalkas roku kustības. Man jaunākajam dēlam šis nav ļoti spēcīgs, un viņš pat ļoti vēlu sāka rakstīt, un tā kā viņam tā pildspauda ļoti, grūtības sagādā turēt tā baigi lokani. Un savukārt es esmu redzējis bērnus, kas, tāda pilnīga meitenīte maza man reiz pienāca klasē un uzdāvināja tādu mazu gredzentiņu ar ļoti smalkām pērlītēm. Un es viņai prasu, vai tu pati viņus taisījos? Viņa saka, jā, man ļoti patīk. Un, jā, tātad ķermeņa kopējo lokanība ar pirkstu veiklību, viņa var atšķirties, nav obligāti. Un es pieļauju, ka, ja viņai vēl patīk bioloģija, tad viņa noteikti būtu brīnišķīgi zobārsti. Ja? Tur baigi kustēties nevajag, bet pirkstiem ir jābūt veikliem. Tātad to var atcerēties, sajūtat paši sevi. Ejam tālāk. Nākamais ir starppersonu intelekts. Tātad spēja saprast citus cilvēkus, miedarboties ar viņiem un ietekmēt viņu. Noteikti zinat nosaukumu komunikabls cilvēks, ja? Tā niansīte ir tāda, ja starppersonu intelekts ir spēcīgs uz 10, tā kā ļoti patīk runāties, es varu pie svešiem iet klāt un uzjautāt, un ja es kaut ko nezinu, man vieglāk ir pajautāt, nevis meklēt kaut kur dokumentos, un man nāk enerģija. Ja viņš ir uz 10, tad man patīk, un man ir enerģija, un es jūtos ļoti labi. Ja man viņš nav spēcīgi izteikts, tad jā, es varu pajautāt, bet man enerģija zūd. Un tāpēc es izvairos. Es labāk sameklēju kaut kur dokumentos, kaut kur internetā un galējā variantā jautāju. Jo šo cilvēku arī domā, ka jā, kā man, es eju runāties, kā es, vajag neesmu komunikabli, jā, bet tieši ne es esmu komunikabli, es taču visu laiku prasu un varu runāt un prasīt. Iespējams, ka tā arī ir. Saprast un redzēt, kur vai pazūd enerģija, vai tieši nāk klāt enerģija. Covida laiks savā ziņā ļoti skaisti izšķiroja un parādīja, ka tie, kuriem šis ir spēcīgs, viņi jutās slikti, viņi teica, mēs esam iesprostot kā mājās, kā būrī, mums te neļauj ārā iet, nekas nenotiek, viss ir slikti. Tie, kuriem šis intelekts nav spēcīgs, viņi savukārt bija laimīgi, teica, nevajag vismaz burzīties tajos pūļos, es varu mierīgi sākt strādāt, vai ne? Produktīvi. Jā, pamēriet paši sevi no 1 līdz 10, cik jums šis intelekts ir spēcīgs. Nākamais intelekts, par ko es gribu runāt, ir loģiskais intelekts. Tad spēja analītiski domāt, kārtīgi, praktiski veikt matemātiskos un līdzīgus uzdevumus. Cilvēki ar šo intelektu risina problēmas, tad loģiskā domāšana, patīk skaitīt no galvas, cipari savienojās ļoti viegli kopā. Skolā to var noteikti matemātikā redzēt, vai ar vieglumu tas iet, vai ir piepūle vajadzīga. Loģiskais intelekts arī spēj tādu informāciju loģiskā secībā apvienot. Detektīvu filmas, notikumi, interese par tiem. Loģiskais intelekts arī ir tas,
gan no atzīmēm redzēt, gan arī to var pamanīt, cik ātri bērns skaita kaut ko ciparus lielus, mazus kopā. Pamēriet paši sevi, sajūtiet no 1 līdz 10, uz cik tas ir par jums. Nākamais ir lingvistiskais intelekts. No nosaukuma jau var saprast, tā ir valoda, spēja saprast un lietot valodu, tādas valodu apguves vieglums. Dzimtā valoda ir bagāta. Ja stāsta, tad gribas izstāstīt līdz niansēm, riņķī apkārt ar plašiem daudz teikumiem, un tas stāsts var ļoti garš būt. Varētu no vienas puses būt arī tādi pļāpīgi cilvēki, kas ļoti daudz stāsta un runā, jo viņiem ir daudz vārdi, un viņi grib ļoti krāsaini to sajūtu nodot un pastāstīt. Svešvalodas vieglāk ir iemācīties un izmanto bagātīgu vārdu krājumu savā runā. Sinonīms, antonīms pamana, var pateikt, kas viņi tādi, kaut ko citiem vārdiem, dažreiz ļoti tādus garšīgus, unikālus vārdus arī atcerās un liek un runā. Prot rakstīt, runāt pareizi. Ja viņi pamana gramatikas kļūdas, var piesieties dažreiz, ja, ka tur nav tās pareizi. Bet tas viss parunā. Ja viņš ir spēcīgs, tad noteikti tas patīk, dienā daudz grāmatas lasa. Varbūt jūs jaunietis ļoti daudz lasa grāmatas, tad šis ir viens no intelektiem, kas arī ir viņam spēcīgs. Un otra galējība ir tā, ka viņi maz runā, ja runā tad tādiem īsiem teikumiem un tā, kā tev iet, jā, labi, ja, negribās neko plaši un daudz stāstīt. Lūk, tas ir lingvistiskais intelekts. Ejam tālāk. Tagad mums ir dabas dažas, sargājošā daba. Tā ir ļoti interesanta. Šis gan ir tāds unikāls, man ļoti, ļoti patīk. Man pašai sargājošā daba ir tāda vidēja, viņa nav ļoti spēcīga, un tā ir tā, kas man bieži ir bijis dzīvē, kas man kaitina ļoti. Man liekas, kāpēc viņš tā otrs uzvedās, ja? Un šobrīd šis ir tas pagrieziens, ka es saprotu, tā ir sargājošā daba, viss ir kārtībā ar cilvēkiem. Sargājošai dabai ir ļoti liela vēlme pasargāt sevi, viņam drošība ir ļoti svarīga, citus, kā arī apkārtējās lietas no dažādām briesmām un nelēmēm, kas viņus vai nu apdraud vai varētu apdraudēt nākotnē. Viņi grib pasargāt arī dabu, rūpējas par eko, lai būtu viss dabai draudzīgi, cilvēkus pasargāt, nezinu. Sargājošā daba, ja viņa ir spēcīga, tad tiem cilvēkiem ārkārtīgi svarīgi ir ievērot noteikumus, likumus un tādā procedūrā, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tas pasargā. Ja nepieciešams, viņi var atrunāt no kādas riskantas darbības arī citus, atrast, novērst traucējumus, kas apdraud dzīvību un veselību. Jā, sargājušo dabu es pati satiku man kaimiņienē puisītis 1. klasītē, mēs rotaļlaukumā spēlējamies, un viņš ir izspēlējies, izrāpelējies, un tad manai kaimiņienē ir arī otrs bērniņš, kas ir ratiņos, tagad mēs stāvam pie ratiem, runājamies, lielais dēls spēlējās, te viņš atskrien, saka, mamma, kur ir dezinfektators, man rokas vajag nodezinficēt. Un maniem bērniem es to neesmu tā piedzīvojis tik spilgti, ka viņi pēc spēlēšanās paši nāk un saka, es gribu nodezinficēt rokas. Es ieraugu tikai tev netīrs, nomazgā, lai tu vari sēsties pie galda. Bet, jā, sargājušā daba ir tā, kas to pamanīs, un arī mazi bērni, viņi sargā paši sevi, viņi seko līdzi, un ka tā ir pareizi, un tā es to daru, vai to es nedaru. To var redzēt jau arī bērnībā. Padomājiet par sevi, cik jums ir svarīgi ievērot noteikumus, likumus, un kā tas ir ar jums. Ja viņa nav spēcīgi izteikti, tad, protams, kāds tur dezinfektators, gan jau būs labi, vai ne? Ejam un daram galvenais. Jā, bet tad ja viņas ir pretēji poli, man pašai savulaik tas tiešām traucēja, man likās, kas ir, vienkārši cilvēks taču ir svarīgāks, gan jau būs, tā kā viss būs kārtībā, bet viņa ir ļoti vajadzīga. Dažreiz smējos, kad es nevarētu kosmosā laist raķetes, jo es kaut ko varētu arī nepamanīt. Bet cilvēks, kuram šī daba ir ļoti spēcīga, viņš noteikti varētu strādāt profesijā, kādā, kur inspekcija, kaut kādu drošības ievērošanas darba drošība, nezinu, kas tiešām ir ļoti vajadzīga. Un šobrīd es to novērtēju, un es esmu ārkārtīgi pateicīga par visiem, kas zina tos likumus, kas var pasargāt gan mani, gan citus cilvēkus.
Jā, tā kā sargājošā daba, tie nav vienkārši kašķīgie, neapmierinātie un kaitnieciskie vai kaitinošie cilvēki, bet tie, kas tiešām dara ļoti svētīgi un vērtīgi un vajadzīgas lietas. Ejam tālāk. Nākamā ir tāda izklaidējošā daba, kas savā ziņā varētu būt mazliet pretrunā, varbūt ar iepriekšējo, bet izklaidējošā daba, tie ir tādi skatuves cilvēki. Nevienmēr viņi uzreiz ir uz skatuves. Ikdienas situācijās un ar bērniem es to novēroju, kad viņiem patīk piesaistīt uzmanību. Tiešām īpaši piesaistīt. Viņi spēj noturēt uzmanību. Viņi zina, kādus jautājumus, ko uzdot. Viņi piesaista savu klases biedru uzmanību. Viņi var lielīties mazliet un lepoties. Es biju pirmais, man vislabāk sanāca. Redz, kā es varu, vai ne? Viņiem patīk ģērbties arī tā pamanāmi. Bieži vien tās ir spilgtas drēbes. Man uz konsultāciju ir nācis jaunietis, un kad viņš ienāk pa durīm, ir tādā spilgti dzeltenā, skaistā tādā hūdijā ar kapuci. Man jau bija punktiņš tāds check-in, kaut kas no izklaidējušās dabas. Jāpacerās, piedodiet. Tā izklaidējušo daba ir jau redzama. Dažreiz viņš var nebūt dzeltens, varbūt vienkārši kaut kas ļoti stilīgs, moderns vai vēl kaut kas, bet tāds pamanāms. Viņiem patīk būt pamanāmiem, patīk būt uzmanības centrā. Izklaidējošā daba tiem, kam viņi ir spēcīgi uz 10, ja, viņi arī, teiksim, draugu lokā, ģimenes lokā iestājās klusums, tad šim cilvēkam kādu joku gribās izmest, lai visi sasmējās, sakustās un kaut kas notiek, tāda uzmanība. Jā, būt uzmanības centrā. Ja viņš nav spēcīgi izteikts, tad tie cilvēki maz stāsta par sevi, viņi prot glabāt noteikti noslēpumus, un viņi noteikti izvairīsies maksimāli, lai tā nepievērstu tādu lieku uzmanību. Jā, pamēriet, kā jums ir no 1 līdz 10, uz cik šis ir par jums. Jā. Mērot no 1 līdz 10, es gribu laikam aicināt, 5 ir tāds vidusposms, kur tātad, ja līdz 5, tad man to tā, mājās ar savējiem, ja virs 5, tā man patīk ar draugiem, radiem, kolektīvā un plašāk jau tas tāds uz profesionālo jomu jau iet. Okay. Nākamā ir administratīvā daba, par ko es gribu pastāstīt, un tā ir tāda vēlme koncentrēties uz detaļām, spēja organizēt darbu, deleģē pilnvaras. Tie ir cilvēki, kuri plāno, dara, seko līdzi termiņiem, darāmiem darbiem. Administratīvā daba spēja, tā kā saka, mums būs, dzimšanas dienas ballīte, tad viņi jau vīzijā redz sev priekšā, kā tur izskatīsies. Mums vajag tur balonus, mums vajag ielūgumus, mums vajag to un to. Viņiem ir skaidrs darāmo darbu saraksts. Viņi raksta. Es zinu arī pusauģus, kuriem ir savi plānotāji, kur viņi raksta darāmos darbus, vai lielāks vai mazāks, un svītro ārā un saka, ček, izdarīts, viss ir kārtībā. Un ja šī administratīvā daba nav spēcīga, tad savukārt tie cilvēki bieži var aizmirst kaut kādas lietas, es saplānoju un uzplānoju virsū, un kaut kas izkrīt no prāta. Tad viņi tā kā ķerās tā plānošana. Tad ir ļoti labi, ja kāds no malas varbūt atgādina, un tad viņi tā kā papildina viņu administratīvo dabu. Administratīvā daba ir darāmo darbu, organizēšana, plānošana, darīšana, izpildīšana, deleģēšana citiem. Pamēriet sevi no 1 līdz 10, uz cik jums spēcīgi ir šī te administratīvā daba. Un tālāk. Nākamā ir uzņēmējdarbības daba. Tā ir tāda biznesa domāšana, kuriem viņi ir spēcīgi uz 10, tie cilvēki cenšas iesaistīties darbībās, kas var nest atlīdzību. Skolā, oficiāli, neoficiāli, ja, iespējams klases biedram prasa, dod man norakstīt, kas man par to būs, ja, šokolāde vai kaut kas vēl būs. Vai tu man šito iedos, un tad es tev to iedošu, piemēram, ja, kad ir vajadzīga atlīdzība. Finansiāli un ne tikai, ja, tas var būt arī pakalpojums. Viņiem patīk kaulēties, viņi pamana kaut kādas vērtīgas idejas, viņi atrod veidus, kā var tērējot mazāk nopirkt izdevīgāko pirkumu, ja kilogramā ir lētāk, un tāpēc pērkam lielāku apjomu. Tādu ciparu, tādu biznesa tiešām domāšanu iesaistās arī biznesā. Tie ir bērni, kuri, tirgo
pupolus vai maipuķītes vai kaut kādas lietas, lai nopelnītu kabatas naudiņu klāt. Viņiem šī te biznesa vide ļoti patīk. Es pat esmu piedzīvojis, ka man jaunākajam dēlam šī daba ir ļoti spēcīga, un viņš, man liekas, matemātika ir iemācījies veikalā. Viņš seko līdzi, skatās, kādas tur cenas, tu man iedos kabatas naudu, es pielikšu to, kur tur ir akcijas, varēšu lētāk nopirkt. Viņam jau no mazotnes tas iešā ir tiešām ļoti spēcīgi, un es to arī viņam atskaņoju no malas, kā tev patīk tirgoties, kā tev tas sanāk. Tikko mums bija pupoles svētdiena, patīs pieredzes, tiešām puika iet 2. klasē, un viņš grib nopelnīt, un es saku, klausies, ir pupoles svētdiena. Teorētiski, ka tu varētu pārdot kādus pupoles un nopelnīt. Viņš saka, jā, es gribētu. Un tad es lēnām viņu mācījies, saku, nu, tu vari apstīties, cik varbūt tur kādi citi tirgo, cik varētu maksāt tāds pupolu pušķītis. Viņš tur aiziet pie veikala, tante sēž ar pupolēm, viņš jautā, cik maksā, un viņi saka 2 eiro, viņam ir jau biznesa. Tātad es varētu nopelnīt tur 12 eiro, 6 tos pušķīšus dabūšu, un man būs forša naudiņa. Ļoti labi, tad mēs ejam uz mežu meklēt pupoles, un tie tur nav. Viņš sadusmojās, ka nav viņam pupolu. Tad atradām kādu kārklu krūmu, mums izdevās sanākt tikai 2 tie pušķīši. Viņš tāds, es gribēju vairāk nopelnīt, un nekas nesanāk. Un tad es viņam saku, bet klausies, tu vari no tantes, kas jau tirgo, nopirkt, un tad uzlikt uzcenojumu un pārdot dārgāk. Un viņam tā garšo tā ideja, viņš jau plāno tālāk, kas notiksies. Viņš pārdeva savus 2 pupolus, kā pirmo pārdeva, tā viņš vienkārši staroja un lidoja, viņš domāja, kur vēl dabūt. Iegūto naudiņu viņš visu nopirka pie tantes vēl pupolus un sēdēja, turpināja vēl tirgot. Viņam tas tiešām dabiski patīk, es vēroju no malas un es redzu, ka viņam tas tiešām padodās. Jā, es neesmu daudz bērnus tā redzējusi, bet es zinu, kad ir un to var redzēt jau arī bērnībā. Attiecīgi tas ir tāds uzņēmēja darbības daba, kur var nofiksēt, no cik viņi ir spēcīgi, no 1 līdz 10. Tad ir kas tā kā kāds, tad man vienkārši šis patīk, es to nopērku, kur meklēt lētāk man nevajag. Man ir ļoti labi, kā ir. Ne? Jā. Pavērojiet sevi un atzīmēt no 1 līdz 10, cik tas ir par jums. Un vēl viena daba, par ko es gribu pastāstīt, piedzīvojuma meklētāja daba. Tā ir tāda cilvēkiem, kuriem ir vēlme meklēt izaicinājumus un vajadzību pēc adrenalīna. Tāds drives iekšā. Ja piedzīvojuma daba ir, tad viņiem vajag bieži mainīt aktivitātes, viņiem patīk riskēt, viņiem patīk eksperimentēt, kaut ko jaunu. Es pa šo ceļu jau gāju uz skolu jau 5 reizes, jau veselu nedēļu jau, kur tik daudz, kaut kādu jaunu ceļu vajag izpētīt un kaut kādus līkuloču ceļus. Uzvesties spontāni patīk, darīt to, ko citi uzskata par riskantu. Pieaugšo cilvēku dzīvē tie varētu būt cilvēki, kuriem patīk ar izpletni, ar gumiju lekt, ātri ar močiem braukt, tādus ritīgi adrenalīnu tādi, ja? Mazā vecumā tas adrenalīns var būt no citām veidām, kaut ko nokaitināt skolotāju un dabūt kaut kādu savu draivu. Bet piedzīvojuma daba tiešām tā ir vēlme riskēt, un ir profesijas, kur tieši tas ir vajadzīgs. Nezinu, tas pats ugunsdzēsējs vai policists, kur jābūt šim te spējai tādā riskantā situācijā tieši, es gribu, viņš tāds izcels vienkārši, vai ne? Viņš deg māju, jo viņš ir gatavs mesties iekšā. Un savukārt, ja viņš nav spēcīgi izteikts, tad tie ļoti piesardzīgi bērni. Viņiem ļoti pamazām, ļoti lēnām, un lai ir droši, un kāds risks, es pa šito ceļu eju un pa šito arī iešu, nekādas izmaiņas, nekādus citus ceļus. Tā kā ļoti stabilitāte prasās vairāk. Pamēriet, kā jums ir pašiem ar šo te piedzīvojumu dabu. Es parasti saku tā, ja cilvēkam ir piedzīvojuma daba ļoti spēcīga, tad viens no 2, vai nu viņš ikdienas profesijā to adrenalīnu arī dabūna no profesijas, vai nu viņš īstenībā dzīves laikā arī mainīs daudz profesijas, un tas būs viņa adrenalīns, ka viņš maina profesijas. Es pamēģinu tur, interesanti, pamēģinu kaut ko citu, arī tas ir interesanti. Šī ir tāda interesanta daba, tāda liela jaudu, kura var gan sadedzināt, gan arī dot lielas iespējas, ja zina viņu pareizi izmantot, piedzīvojuma daba. Šie ir arī, kuri var kaitināt citus, kāpēc viņš tur atkal skrien, atkal kaut ko jaunu, jau atkal kaut ko maina. Nevar mierīgi dzīvot savu dzīvi, ne? Bet ja šī piedzīvojuma daba ir iekšā, ja viņi ir uz 8, 9, 10,
tad tas vienkārši prasās. Viņš nekur nepaliks. Viņš kā tāds liels tīģeris ir iekšā cilvēkā, kuram vajag izpausties un viņam vajag iedot šo adrenalīnu. Un, jo, ja viņš nebūs pabarots, tas tīģeris talanta, ja, tad viņš būs izsalcis, un tad viņš sāk graust to pašapziņu cilvēku. Un cilvēks domā, ka man nekas nesanāk, es esmu muļķis, man nekas nesanāks, nu tad sliktas domas par sevi domā. Bet varbūt viņam vajag vienkārši izbraukt ar kartingiem vai kaut kādu ceļojumu jaunu, vai vienkārši doties kādā pārgājienā vai pabarot šo te piedzīvojumu meklētāju dabu, dabūn adrenalīnu, nomierinās, un tad mēs varam mierīgi domāt tālāk. Jā. Nu, lūk, tagad vēlreiz jūs varat redzēt gan visus intelektus un dabas. Es par visām pilnīgi jums vēl neizstāstīju, bet es varētu arī kādai vēl pieskarties. Tās tādas populārākās bija. Tātad ķermeņa fiziskais, ķermeņa smalkais starppersonu, lingvistiskais. Un kā piemērs ir, kas notiek ar profesiju. Tātad, ja es zinu tos savus 3 intelektus un 3 dabas, kas man ir 7, 8, 9 tad spēcīgi izteikti, tad tas uzdevums ir meklējot profesiju, skatoties darba uzdevumus, lai šie te intelekti un dabas būtu profesijā vajadzīgi. Nu, piemēram, šeit ir personāla atlases vadītāja. Viņa vada darba intervijas, meklē sludinājumus un tad piemeklē darbiniekus. Un kādi intelekti tad šajā profesijā vai darba uzdevumos būtu visnoderīgākie, kur ir vajadzīgs tiešām, lai tas tā dabiski un viegli sanāk. Tur, protams, ir jārunā ar cilvēkiem. Noteikti, ja viņai nepatiks cilvēku, viņa zaudēs enerģiju no runāšanās ar cilvēkiem, viņai būs grūti sevi laust un daži gadi, un viņa būs izdegusi un viss būs slikti. Intrapersonālais intelekts ir iekšējās pasaules, tāds garīgums, spēja sevi just otru cilvēku, tādas sajūtu ziņā ļoti tāds garīgums vienā vārdā. Interese par kaut kādām garīgām praksēm, par psiholoģiju, par filozofiju. Ir cilvēki, kuriem tas ir ļoti spēcīgi, viņi meklē to jēgu, kāpēc, ko es darīšu šīs dzīves. Un ir cilvēki, kuriem saka, ejam praktiski, sakārtot māju, ejam praktiski iztīrīt, ejam praktiski darīt, ja? Ko tu te jūtiņām kaut kādām darbojies. Ja? Šis ir arī tāds intelekts, jo ja vecākiem, piemēram, viņš nav ļoti spēcīgi izteikts, tad būs arī grūti pašam sajust to jaunieti un iedot kaut kādu vērtīgu padomu. Tātad, ja jūs šobrīd esat sev pamērījuši un saprotat, ka intrapersonālais intelekts nav pats spēcīgākais. Jā, es jūtu cilvēkus, bet ir svarīgākas lietas, vai ne? Tad ir vērts tiešām aicināt speciālistus, jo psihologs, karjeras konsultants, viņiem ir jābūt ar ļoti, vismaz 9-10, kur ir tā sajūta, ka tu lasi no cilvēka pat vienkārši bez runāšanas klātesot, sajūta viņa to talantus un spēkus un to prieku vai drāju no kaut kādām lietām. Tā kā intrapersonālais intelekts ir svarīgs tādās atbalstošās profesijās. Un jā, savukārt no dabām noteikti administratīvā, ja viņai ir jāliek sludinājumi jāmeklē, jāaicina uz intervijām, tāda darba un laiku plānošana ir vajadzīga. Uzņēmēja darbības, ja viņi meklē darbinieku kādam uzņēmumam, tad viņai ir jāsaprot, lai tas tiešām būtu vērtīgi, izdevīgi, un tā biznesa vide ir jāsaprot. Šeit ir atzīmēti 4, bet tādi atslēgas galvenie intelekti un dabas. Un ja viņas ir profesijā vajadzīgas, tad attiecīgi tā profesija būs lielā mērā piemērota. Un kādi no intelektiem vai dabām iespējams, ka nav vispār vajadzīgi, ja, pie muzikālais, iespējams, šajā profesijā vispār pat nav vajadzīgs, ja, kurā brīdī viņi dziedās, tur, nedziedās, klausīsies vienkārši mūziku. Un attiecīgi, ja jaunietim, piemēram, ir starppersonu, viņiem ir interpersonālais, viņiem ir administratīvā un uzņēmēja darbības, viņš gribētu iet par personālai speciālistu, un viņam ir arī spēcīgs muzikālais intelekts, tad es saku, ka tas ir obligāti jāliek kā hobijā brīvajā laikā, jo lielie intelekti, spēcīgāk izteiktie intelekti un dabas
būs tie, kas tā kā prasīs to savu piepildījumu, viņiem tas būs vajadzīgs. Jo, ja arī muzikālais ir liels, kā tāds liels tīģeris, un viņš nedabū ne mūzikas instrumentu spēlēt, ne dziedāt, kādā brīdī viņš var graust šo te pašapziņu un vispārējais sabrūk pilnīgi, vai ne? Tā kā ir vērts zināt spēcīgos intelektus un dabas, lai varētu sevi monitorēt, kas notiek. Paskatīsimies vēl vienu profesiju, tāda pielēkošana. Šeit ir programmēšana, kur spēcīgs loģiskais noteikti ir vajadzīgs. Ir vajadzīga administratīvā daba un uzņēmējdarbības daba. Es IT jomu vēl pašķetinātu smalkāk noteikti, jo skatoties profesijas, IT virzienā ļoti daudz profesijas. Tur ir IT, kurš veido vizuālo noformējumu. Tad būtu vajadzīgs spēcīgs vizuāli grafiskais intelekts. Tā ir spēja redzēt skaistās lietas, tā kā vizuāli noformēt, pamanīt, novērtēt. Tiem cilvēkiem arī savā ikdienā ir svarīga vizuāli vide, savs apģērbs, burtnīcas, kā viņas ir noformētas, krāsas, krāsu nianses ir svarīgas, kad melns nav vienkārši melns, melnam ir vairākas nianses. Tātad IT jomā, ja ir spēcīgs vizuāli grafiskais, tad noteikti var skatīties kaut kur, kur ir vajadzīga tieši šī zīmēšana vai fotogrāfijas vai kaut kas ar vizuāliem attēliem. Programmēšanā, ja ir tikai programmē kodus, tad noteikti loģiskais, noteikti ķermeņa smalkais arī jau uz datoru ar 10 pirkstu rakstīšanu būs vajadzīgi, būtu vieglāk būs strādāt, ja viņš būs spēcīgs. Tad tas grafiskais nebūs vajadzīgs. Ja IT jomā, piemēram, spēļu dizainus vai spēļu tīri to programmēto izpildījumu, tur ir savukārt vizuāli telpiskais, ka tu nevari tā kā pataustīt, bet tev jāiztēlojas 3D, cik tālu kas no kā atradīsies tie gabarīti, kā viņš varētu kopīgi izskatīties. Tad zinot, tad profesijā darba uzdevumus var skatīties, kāds intelekts vai kādas dabas ir vajadzīgas, lai šo te darba uzdevumu varētu izpildīt. Sargājošā daba programmētājiem noteikti būs svarīga, jo tur niansītes, kaut ko pamanīt, viens cipars, viena nulīte, viens kaut kāds elements un var visa programma nobrukt. Tā kā tur jābūt ļoti precīziem un jāparedz kaut kādas kļūdas. Ja sargājošā ir ārkārtīgi spēcīga uz 10, tad programmēšanas jomā noteikti var jaunietis skatīties uz cybersecurity, uz drošības kaut kādu amatu, kur ir vajadzīgs tieši pamanīt kaut kādas nepilnības, lai programma aiziet jau pie lietotāja un ir novērsts viss iespējamās, cilvēku nejaušās kļūdas. Ne? Un ja tie ir biznesa projekti, tad noteikti uzņēmējdarbības daba būs svarīga, kad piemīt tāda biznesa domāšana. Jā, bet savukārt, ja tie nav biznesa projekti, bet varbūt tie ir tiešām mācību platformas, tad uzņēmējdarbības daba nemaz nebūs vajadzīga. Ja? Tas nav tā viennozīmīgi, tikai man patīk matemātika, tad es varu iet uz IT jomu, jo IT arī sadalās ļoti daudz un attiecīgi dažādi intelekti vai dabas tur būs vajadzīgi. Lūk. Tā, paskatāmies vēl kādu profesiju. Šeit savukārt ir policists. Un policista profesijā arī tāpat ķermeņa fiziskais intelekts viņam būs vajadzīgs, lai viņš varētu spēcīgi skriet ātri pakaļ kādam noziedzniekam vai situācijā reaģēt. Starp personu viņam jāprot komunicēt un runāt, jo viņš izvairīsies, es jau piekusi, es negribu tur apturēt un soda talons rakstīt, ja es jau piekusi no tā. Un noteikti ir sargājošai dabai ievērot likumus, zināt, interesēt, tas likums ir svarīgs. Un piedzīvo meklētājs arī viņam vēlmē riskēt, iet pretī duncim vai neiet pretī duncim, bet tāda prieks no tā būs, ja šis te adrenalīna elements, ja neziņa un kaut kas jauns un kaut kāda situācija un kā tas varētu būt. Lūk. Tātad šeit ir īsumā par vairākām profesijām. Arī policijā tie novirzieni ir daudz un dažādi. Varbūt policija, bērnu aizsardzībā, varbūt ceļu policija, varbūt krimināla policija un atbilstoši, kurš no intelektiem vai dabām tur būs vajadzīgs vairāk vai mazāk. Tātad tas tāds tīri rakstīšanas jau darbs un analizēšanas. Skatos, cik mums ir ar laikiem. Un vēl ir tātad, kā piemērs ir ugunsdzēsēja profesija, bet
Tātad intelekti un dabas katrai profesijai ir vai nu kritiski svarīgas, ka viņas tiešām bez tā nav jēga iet profesijā un strādāt, ka viņai jābūt tai dabai vai intelektam. Tad intelekts vai dabas var būt atbalstošs, kad ja viņš ir, viņam būs daudz vieglāk to darīt, viņam daudz labāk sanāks. Vai ir pavisam nesvarīgs, kad nemaz nav vajadzīgs profesijā. Nezinu, izklaidējošā daba, ugunsdzēsējam, ja, nu skatieties, kāds man skaists tērps ir, bet tur deg māja, piemēram, ja, vai dziedāsim dziesmas un ja, tur māja deg, ja, kā viņam jāiet ātri reaģēt un darīt savas lietas. Un tad tie, kas ir nesvarīgi, bet ja viņi ir jaunietim spēcīgi vai cilvēkam, tad viņi ir hobijā jāizmanto. Viņiem ir jādod šī aktivitāte, jo ja viņš ir spēcīgs, tas intelekts vai daba, tad viņš būs spēcīgs visu dzīvi un viņam to aktivitāti vajadzēs, viņam prasīsies. Un tur rodās tā sajūta, ka cilvēki, nezinu, aiziet lielajā dzīvē, strādā, piemēram, stabilā sistēmā un piedzīvojuma meklētāja daba, kas grib adrenalīnu, kas grib kaut ko mainīt, viņš nedabūna šo savu aktivitāti, un tad paliek tā sajūta, ka kaut kas nav līdz galam. Man tā kā es gribētu darīt vairāk, es gribētu kaut ko citu. Man liekas, ka man ir potenciāls, es varu darīt foršāk. Mani nenovērtē šeit, nemaz neredz, es īstenībā varu. Un kāds šāds izsalcis intelekts vai daba, viņi var radīt to sajūtu, ka nē, man jāiet prom, šis darbs ir jāmaina. Un nevienmēr tas tiešām tā ir. Dažreiz tiešām vajag pabarot kādu no tīģeriem, kādu no intelektiem vai dabām, iegūt šo te mieru, lai nav trakojošs tāds potenciāli tīģeris iekšā, un tad var iet un darīt un sasniegt lielas lietas. Nu, tā kā nevienmēr ir teikts, ka tā sajūta, ka tas ir galīgi garām šī profesija. Jā, nu lūk. Tātad tas ir tādā vieglā skrējienā vai tādā stāstā par intelektiem un dabām. Es gribu teikt, ka noteikti ir ļoti svarīgi zināt un pašu būtību, kas tad es esmu. Tad, ja es zinu savu kombināciju ar saviem intelektiem un dabām, vismaz 6, es savulaik savu profesiju izvēlējos balstoties tikai uz vienu, uz loģisko, uz matemātiku. Un patiesībā man ir vēl 4, un pilnīgi dabiski, ka pēc gadiem 5 mani jau modās un prasīja, bet tu vari, tev ar cilvēkiem patīk, vai tev kaut ko vajag pamainīt. Un es ik pēc laika kaut ko mainīju. Un šobrīd es skatos uz apakaļ, zinot savus intelektus un dabas, es saprotu, ka kurā brīdī, kurš tīģeris nebija īsti pabarots. Un tā mana pieredze ir bijusi tāda, kad es savu laiku, pirms daudz gadiem strādāju veikalā, rotaļlietās, jo man patīk bērni, un tās bija rotaļlietas, tas ir saistīts ar bērniem, tāpēc es ar lielu prieku tur gāju. Un no pirmās dienas es brīdī tiešām priecājos par to darbu. Man patika runāt ar vecākiem, man patika viņiem ieteikt un uzdot jautājumus un saprast, kāda viņiem tā rotaļlieta vai dāvana vai būtu vislabākā tam bērnam. Dažreiz viņu vajag tiešām dārgu un kvalitatīvu, dažreiz vajag, lai tiešām liels prieks ir kādu attīstošu. Man tas ļoti patika, un es runāju un strādāju lieliski, un vadītāji to redzēja, un viņi saka, Ilze, tu esi tik brīnišķīgi strādā, tā kā mums vērsies jauni veikali, es gribu, lai tu esi par veikalu vadītāju filiālē vienā, un es tik priecīgi, jā, ka es gribu, ka es esmu pelnījusi būt par vadītāju, un man ieliek vadītājas amatā, un tur darba uzdevumi ir mazliet atšķirīgāki nekā vienkārši pārdevēji, kas ir zālē un runā ar pircējiem. Veikala vadītāji ir jāskatās pasūtījumi, ir jātaisa Excel tabulas, ir jāsako, vai darbinieki strādā kvalitatīvi, tur vajag sargājošo dabu, pilnīgi citi intelekti ir vajadzīgi. Ja tad kā pārdevējs biju tāds starppersonu intelekts, man bija izklaides gars, jo es biju uz skatuves visi pircēji, tā kā uzdevu jautājumus, kas tev būs labāks padoms vai ne. Tur bija tāda vēlme palīdzēt cilvēkiem, un piedzīvojumu gars jau mainījās, un nāc jaunas preces un jauni klienti dažādi ir, un kaut kas jauns notiekās. Un tad, kad es aizgāju par vadītāju, tad man ir kabinets, man ir dators, es nekur daudz nekustos, ar cilvēkiem ļoti minimāli runāju, un man ir vajadzīga administratīvā, man ir sargājošā daba vajadzīga, kas man nav spēcīga. Nav man tāds lielais tīģeris, tas tāds vidējs, bet nav lielais tīģeris. Un gadi 2,
es biju jau piekususi, man likās, ka es neko nemāku, ka es esmu sliktākā vadītājs pasaules, un es biju ļoti izmisusi un nelaimīga. Un, jā, tajā laikā man pieteicās 3. bērniņš, es biju dekrētā projām un audzināju mazo un pie sevis domāju, vai es tur gribu atgriezties. Es domāju, ka nē, es negribu. Un, protams, ir sadzīve, es atgriezos, bet es jau apzināti teicu, ka es negribu par vadītāju, ka es gribu pie pircējiem zālē būt. Un, jā, ja skatās no tāda statusa un prestiža, tad, protams, veikala vadītājs vai vadītājs kaut kur, viņš ir, status ir augstāks un liekas, jā, tas ir tas, bet no darba uzdevumiem vērot un tāda piemērotība cilvēkam, tur ir pilnīgi cita bilde. Tajā laikā es nezināju intelektus un dabas, tāpēc es nevarēju tā apzināti to izanalizēt un pateikt. Un šobrīd es redzot uz atpakaļ to situāciju, es esmu pateicīga, kad viss tomēr mainījās, ka man bija iespēja to piedzīvot, un es apzināti saprotu, ka tur neviens nav vainīgs, ka viss ir kārtībā. Nezinot savu dabu, nezinot savu spēcīgos intelektus un dabas, es varu ļoti viegli aizšaut garām profesijai, jo es balstos uz kaut ko vienu, uz kaut ko nelielu, un kopumā tā bilde beigās nesanāk tik garšīga, kā man gribas sākumā par profesiju domājot. Un tad, kā es strādāju ar jauniešiem, gan arī lieliem cilvēkiem, 30 plus vai 35 plus, tajā brīdī, kad saprotu, ka nav īsti labi, tad tas mans veids, kā es strādāju, tas ir konsultācijas. Es saku, ka tās ir jābūt 4, tā kā 4 reizes nedēļā vai reizes 2 nedēļās, tādas secīgas. Un 4 tikšanās reizēs es dodu gan šos te intelektus dabus, iepazīties ar sevi. Tad, kad cilvēks man stāsta par to, kas viņam patīk, viņš varētu, jā, tiešām man patīk tur sportot vai man patīk runāt ar cilvēkiem, es arī jūtu to viņa patieso prieku. Mēs atlasām tos lielākos intelektus un dabas. Tad attiecīgi meklējam darba sludinājumus, pielaikojam, kas derētu, kas nederētu, un runājam par nākotnes mērķi un vīziju, kā tas varētu izskatīties un kā šī nākotnes vīzija saslēdzās kopā ar profesiju, ar cilvēka sajūtu un tādu cilvēka tādām vēlmēm un mērķiem. Tas ir coachings, jautājumi, dažādas tehnikas, kas palīdz skatīties un veidot to nākotnes bildi kopumā. No prakses strādājot, es zinu, ka nav tās profesijas, kas ir, viņas nav tā, ka viņas ir 100% tā kā 100 ar roku. Tā kā tikai šī un tā ir vienīgā, kas tev ir vispiemērotākā un vislabākā. Nav tādas vienīgās profesijas. Ir vairākas, katrs cilvēks var ar saviem intelektiem un dabām strādāt dažādās profesijās, līdzīgās, kur viņus vajadzīgs tos intelektus un dabas pielietot. Un tāpēc, jā, ja es zinu to savu izmēru, es zinu savus potenciālu, tad es varu meklēt tās profesijas, kurās tad es būšu atbilstoša, kurā tad mani tas potenciāls vai tās dabas būs vislabākā veidā izmantotas. Un tad pēc 4 reizēm cilvēkam parasti ir tāda skaidra vīzija par nākotni, tāda tuvāko 5 gadi, ir skaidra saprašana par viņu pašu, par viņa talantiem, viņa potenciālu. Viņš saprot, kāds ir tas mehānisms vai tie soļi, ko darot, viņš pats arī tā kā sapratīs un iegūs tādu 1000% pārliecību par sev piemērotāko profesiju. Jo profesijas izvēle, tas ir process. Tas nebūs vienas dienas tāds recepte no ārsta vai recepte no karjeras konsultanta, kurš izrakstīs, lietojiet šo profesiju 5 reizes nedēļā un būsiet laimīgs. Tas ir process, kurš jādara ir pašam jaunietim, un jūs kā vecāki, kā jūs viņu varat atbalstīt? Jūs noteikti varat viņam atskaņot tās lietas, ko jūs pamanāt, kas viņam sanāk. Jo vairāk jūs atskaņosiet, jo viņam būs skaidrāka bilde par sevi. Paskaties, kā tev patīk uzstāties. Es redzu, ka tu ļoti priecājies par veiksmīgu pirkumu. Es redzu, ka tev patīk būt dabā. Vai adrenalīns, šis ir milzīgs adrenalīns, un tev tas ritīgi patīk. Tu tiešām par to priecājies. Vai es redzu, ka tev ir svarīgi ievērot likumus, noteikumus, ka tev ir svarīgi pasargāt sevi. Jūs tādā veidā varat viņam atskaņot, kas ir tas, kurā viņš gūst prieku. Jūs varat atcerēties no bērnības.
tas būs jau milzīga bagāža, ka viņš sapratīs sevi, savus talantus, savu spēku. Varbūt viņš neteiks uzreiz, jā, es gribu kosmonauts, jā, es gribu tas, bet viņā iekšā šī informācija paliks un tā pārliecība, ka jā, man tiešām patīk runāt ar cilvēkiem, man tiešām patīk matemātika, man tiešām patīk adrenalīns vai otrādi, man patīk ļoti tāda kārtība un drošība. Tas ir viens no veidiem, var palīdzēt kādus testus ar konsultantiem runāt. Tas ir tas, kas iedod viņam pašam skaidrību par sevi. Tad nākošais solis, ko jūs varat darīt, ir, protams, piedāvāt un rādīt un runāt gan par savu profesiju, ko jūs dienā darat, kas jums patīk savā profesijā, kas jums nepatīk savā profesijā. Jūs varat ļaut viņam sajust to reālās dzīves, tādus darba uzdevumus, kas notiek, dot iespēju strādāt vasarā, dažādos darbos. Pat ja viņš nostrādās mēnesi darbā, kas viņam īsti nepatīk, arī tā būs skaidrība, ka šajā darbā man nepatika tas un tas konkrētas lietas. Vai otrādi, man ļoti patika tas, bet nepatika tas un tas. Tā ir tāda analizēt, runāt un dot iespēju piedzīvot šīs profesijas. Ja tas ir tas spēcīgākais atbalsts, ko viņš iegūs, tad tam jaunietim būs sava informācijas bagāža, ar kuru viņš varēs pats pieņemt lēmumu. Viņš iegūs tādā netiešā veidā savu pieredzi un varēs pieņemt savu lēmumu, kādā virzienā iet, kādu profesiju darīt. No pieredzes man tikko nesen bija viens jaunietis, kurš bija apjucis, jo viņš bija iestājies skolā studēt video montāžu. Un tā es tagad neatceros, vai viņš tā kā netika uzņemts skolā, vai viņš pats izgāja ārā, bet kaut kāds bija apjukums viens, ka viņš saprot, ka it kā man patīk tas video, bet kaut kas praktiski neiet uz priekšu, es tur netieku mācīt. Man liekas, ka viņš neuzņēma viņu skolā, kaut kāds iestāja eksāmenus. Un tad viņš palika tālmācībā, bet joprojām bija apjukumā, un viņam nebija motivācijas vispār mācīties. Un tad mamma sarunāja pie manis 4 konsultācijas, caur sarunām, ar testu, ar vīziju par nākotni. Viņš pamazām saprata, viņš saka, nē, man tas video un tās bildes un tas vizuālais man ļoti patīk. Man nepatīk runāt ar cilvēkiem, man nepatīk komunicēt, bet man patīk tas vizuālais, un tā man sākotnējā doma bija pareiza. Un viņš sāka gatavoties, lai tagad septembrī varētu iet uz savu to iepriekš noskatīto skolu, kurā viņš pagājušajā gadā netika iekšā. Tad šogad viņš darīs visu, lai tiktu un iet uz priekšu. Viņš iegūta tādu savu pārliecību iekšējo, un vecāko var darīt, var atbalstīt viņu, iedot, sagatavošanas kursus, kaut kādas citas apmācības, lai viņš var iestāties un turpināt. Bet vecākiem ir bail riskēt, maksāt liels naudas vai netur baigi sagatavoties, ja viņš pats nav pārliecināts. Un tajā brīdī, kad ir tas apjukums, tad tās coachinga sarunas ir tās, kas palīdz tā kā nomierināt prātu un sakārtot un saprast, jā, tas ir vai tas nav man piemērots. Un to var saprast pats jaunietis. To neviens no malas nevar pateikt. Es zinu, ka tev obligāti var izteikt pieņēmumus. Man šķiet, ka tev varētu tā vai tā profesija. Es gribu, lai tu viņu pamēģini, notestē, un tad pieņem pats savu lēmumu, kas tev tajā patīk vai kas tev tajā nepatīk. Un, ja tas ir viņa lēmums, tad ir daudz vieglāk arī atbalstīt šo jaunieti jau ceļā, vai ne? Nu ko, es esmu izstāstījusi visu, ko es gribēju šodien jums izstāstīt. Un man liels prieks ir par vecākiem, kas patiešām vēlas atbalstīt, kas patiešām vēlas palīdzēt. Varbūt šobrīd nezinu tās veidus vai iespējas, kā tas ir iespējams darīt, bet šī vēlme, tas ir jau milzīgs solis. Un tas nozīmē, ka jaunietis arī nāk un prasa iespējams, varbūt nenāk, bet viņš zina, ka viņš var vecākiem to jautāt. Un tas tiešām jau emocionāli atbalsta šo te jaunieti un noteikti ir vērts apzināti izvēlēties. Ja jūsu jaunietis šobrīd ir 9. klasē, tad es gribu teikt, ļoti nevajag satraukties. Jau zinot intelektus un dabas, jūs varat saprast, vai tiešām kaut kādā profesionālā jomā jāiet varbūt vai uz augstskolu, bet savukārt
12. klases tādā 1. septembrī, tas ir tas laiks, kas tādā perfektā, ideālā variantā ir, ka jaunietis tajā brīdī zina to savu profesiju. Realitātē es zinu, ka ir arī 30+, kuri vēl meklē un nav skaidrība, bet tādā ideālā versijā 12. klases 1. septembrī zināt savu profesiju un mērķtiecīgi jau meklēt skolu, kur es varu kļūt par profesionāli, kur varbūt ir vajadzīgs meistars, pie kā mācīties, strādāt, praktizēt, varbūt ir vajadzīgs tiešām skola, varbūt skola Latvijā, varbūt skola ārzemēs, kur var iegūt šīs te prasmes un spējas, lai tajā profesijā viņš varētu sevi pilnveidot. Un dažreiz var izvēlēties skolu vai virzienu balstoties uz intelektiem dabām, pat nezinot konkrētu profesijas nosaukumu, bet zināt, ka es šajā te mācību iestādē man būs vajadzīgs tie intelekti un tās dabas, lai es varētu tur ar prieku mācīties un man tas sanākt. Un mēs visi ļoti labi zinām, ka bieži vien profesija arī atrod pašu cilvēku. Mani profesija ir atradusi vairākas reizes, arī pārdošanas profesija man atrada. Un es domāju, ka jums esmu dzirdējis no daudz pieaugšiem, kur viņi arī saka, jā, es pats meklēju un sūtīju CV visu kaut kur, bet man uzaicināja, man piedāvāja, es izmēģināju un man ļoti patika. Ka bieži vien tā profesija arī atrod to cilvēku. Un jā, ja es zinu sevi, savu potenciālu, kas man patīk, kas man padodās, tad viens no diviem, vai nu es viņai atsaukšos un es zinu, ka tā būs īstais virziens, vai nu es neatsaukšos un turpināšu meklēt savu īsto virzienu. Tā kā es novēlu sirdsmieru, es novēlu tādu skaidrību par savu talantu, par saviem potenciāliem, par to, kas patīk, kas padodās, kad šim te talantiem var pielikt nosaukumus, intelektus vai dabas. Un, jā, es ģimenē šobrīd bieži vien runāju jau šajā valodā, kad paskaties, kā tavs piedzīvojuma gars atkal raujās ārā, vai paskaties, kā tavs sargājošā daba ir spēcīga šobrīd, kādā darbībā izpaužās. Un es novēlu, lai jūsu jaunieši saprot sevi, atrod profesiju, kas viņiem patīk, kas viņiem ir piemērota, un ka viņi tiešām nākotnē ir laimīgi un dara savu darbu ar prieku un mīlestību. Un lai Latvijā ir daudz speciālistu, kas ir savā īstajā vietā, jo to var redzēt no malas, vai ne? Paldies par jūsu tādu noklausīšanos visu, aktīvi iesaisti, un lai viss sanāk vislabākajā veidā. Ar labvakar!